Acis neklausīja, tās lipa ciet, it kā būtu ar mīklu apsmērētas. Nelīdzēja arī dzestrais rīts. Saule jau iekrāsoja debesu horizontu, tumšās egļu pieres manāmi zeltainā krāsā. Rasas bērniņi vēl saldi snauda, smilgu, zāles un puķu rokās. Dienas sākuma atskaiti sāka skaitīt Dzeguze. Tai pievienojās Lakstīgala un kā dziedāšanas sacensību tiesnesis pa vidu savu vērtējumu izteica Dzenis, kuram bija pienācis brokastu laiks. To visu dzirdēja un ar vienu aci, jo otra vēl cīnījās ar miegu, redzēja baltais āboliņš. Labprātīgi sēdēt un šo visu piedzīvot viņš galīgi negribēja. Labprāt vēl ieritinātos zem rupjā deķa nosnaust, vismaz līdz brokastu laikam. Mīksto guļvietu baltajam āboliņam nācās iemainīt pret šo pusmiega sēdēšanu tāpēc, ka tas bija viņa pienākums. Jau otro vasaru šādi rīti bija zēnam, jo viņš tika iecelts par 2 raibaļu un 3 jēru ganu. Nebija viegli, jo mamma visu nevarēja iespēt. Mazais brālīts arī prasīja savu uzmanību, par ikdienas soli nerunājot. Lai satiktos ar tēti, baltais āboliņš gāja uz tuvējo Smilšu kalniņu. Tur viņš jau gulēja 3. vasaru. Bieži zēns klusībā jautāja, kāpēc tētis ir tur, bet nenāk mājās, vai viņam tur nav skumji vienam, augsti un tumšajās naktīs bailīgi? Baltais āboliņš nesaprata, jo mazā zēna sirds pukstēja tikai 7. dzīves apli. Šodien daudz darāmā, iesēt burkānus tālajā laukā, piemājas domē samten ar taču kādu vajag. Pusdienā iztiksim ar miežu putru. Ak jā, baltajam āboliņam biksēm poga jāpiešuj, un tad vēl sēts vidus jāpārslauka. Un tā katru dienu, uz riņķi. Kaut mans Alberts būtu blakus. 3 gadi. Ai, Albert, kāpēc tev vajadzēja tā? Tā bravūrība tev vienmēr kā medaļa pie krūtīm, ar kuru tu gribēji dižoties. Pie kā tas noveda? Platā upe tāpat pierādīja savu pārākumu. Sagrāba tevi kā mednieka cilpa zaķi un ievilka dziļajos ūdens laukos. Grūti, reizēm pat neizturami. Tu jau droši vien redzi, kā mums te iet. Baltais āboliņš nu jau ganos, mazais brālīts ar piedalās saimniecības darbos. Paber graudus vistām, atnes kādu malkas pagalīti, gribēšana jau ir lielāka, bet mazās rokas nespēja vēl lielāku klēpi panest. Ziemas tās gan grūtākas. Sniegu sadzen tā, ka no rīta lienam kā kurmji no alām, durvis ne attaisīt. Pagājuši ziem mazais brālītis nostājās pie klēts stūra un nevarēja viņu pat saskatīt, kupenas vai mana auguma. Tā jau kopumā būtu nevainas, bet, Albert, gribas sajust tavu plecu, stipro roku un vārdus. Heisā, mīļā, viss būs labi, tu to bieži teici. Pienāca jau pusdienlaiks, un mazais ganiņš ar savu ganāmpulku atgriezās mājā, izstrēba savu putras bļodiņu un aizgāja nosnausties, ko godam bija nopelnījis. Pēcpusdienā abi ar mazo brālīti parotaļājās. Abus brāļus aizrāva ziepju burbuļu pūšana. Tie lidoja tik maigi, saulē balti rozā atspīdumi rotaļājās. Zēna ar aizturētu elpu skatījās, kā tie aizlido, tur, augšā, pie egļu pierēm. Kā tik pīrāgs nepiedeg, vēl jau kartupeļi ar mundieru arī jāuzliek vārīties.
vai cienesta pietiks? Negribētos, ka viesi pie pustukša galda sēd. Nu redzi, Albert, dēlam jau 25. Tikko gāja ganos pats, bet tagad jau ir sava saimniecība. Nu nav jau liela, bet ir. Mazais brālis, nu kāds nu vairs mazais, tagad pa pilsētu. Viņam tie lauku darbi nav pie sirds. Ak jā, jāatnes no pagraba tā gardā zapte, kad tik nesāk līt. Visiem jauki pabūt kopā zem mūsu lielās liepas. Atceries, Albert, kā mēs, kad atnācām uz šejieni dzīvot, pirmais, ko izdarījām, iekārām šūpoles. Tu teici, heisā mīļā, viss būs labi, tagad tik meitu vajag. Meitas mums nav, bet ir 2 stalti mīļi dēli. Zini, Albert, man reizēm tāds pagurums, tik nezinu no kā. Laikam jau tas vecums. Nezinu. Viesības izdevās, jo laikapstākļi nesūtīja nevienu mākonīti, bet atļāva saulē noskatīties, kā baltais āboliņš saņem laba vēlējumus gan pašam, gan saimniecībai. Zeme bija vēl 20 reizes apriņķojusi ap sauli. Baltais āboliņš jau pats bija tētis 3 brašiem zērniem. Saimniecība bija tik liela, ka dienišķo maizi pie saimnieka pelnīja vairāki strādnieki. Tuvojās kapu svētku laiks. Baltais āboliņš nesa 2 pušķus, vienu mammai, otru tētim. Nākot mājā, baltais āboliņš juta, ka kabatā kaut kas ir. Tur bija sēklas. Kā tās tur gadījušās? Naktī viņš redzēja sapni, kurā klusa balss teica, ka iesēj šo sēklu un visu sapratīsi. Tā arī izdarīja. Pļava bija pilna ar mazām baltām puķītēm, kā tie ziepju burbuļi, kur atgādināja par to laiku, kad abi brāļi bija mazi un kopā ar mammu. Lai šīs puķes ir kā atgādinājums un pateicība vecākiem par visu to gaišo, sirds mīļo. Baltais āboliņš ir kā mākoņa gabaliņi, kas nolaidušies uz zemes. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.